ir gaisma, ko var ieslēgt ar slēdzi, un ir gaisma, ko var iedegt tikai sirds. Tā ir gaisma, ko neredz visi, bet kuru sajūt ik viens, kurš no tās sasilis. Šī gaisma rodas vietās, kur cilvēks dara no sirds. Mēs bieži sakām, cilvēks spīd, bet reti apstājamies pajautāt, kas ir tas, kas viņā iedegas. Šodien, Latvijas dzimšanas dienā, mēs ielūkosimies tieši šajā gaismā. Tā nav spoža, tā nav skaļa, tā ir sirds gaisma. Tā, kas rada māju sajūtu visam novadam, visai mūsu Latvijai. Esiet sveicināti Saldas novada goda rakstu pasniegšanas ceremonijā Sirds gaisma. Lai oficiāli svinīgi atklātu šo notikumu, un atgādināšu, ir pagodinājums būt ar jums kopā šodien Undīna Vanaga. Un Gins Anžāns. Svētku uzrunai vārds Saldas novada domes priekšsēdētājam Mārim Zustam. Labdien, labdien, cienījamie godrakstu saņēmēji, labdien, cienījamie saldinieki, labdien, cienījamie mūsu novada viesi. Novembris Latvijā tiešām ir īpaši sajūtu un svētku mēnesis. Mēs Lāčplēša dienā ejam labu gājienā, 18. novembrī. Mēs svinam mūsu Latvijas neatkarības pasludināšanas dienu, un tas viss ir ļoti īpaši. Šīs īpašās sajūtas stiprina sarkanbaltsarkanās krāsas. Tās stiprina stāsti un piemēri par cilvēkiem, kas šodien rūpējās un sargā Latviju. Tās stiprina stāsti un nostāsti par varoņiem, kas vairāk kā 100 gadus atpakaļ cīnījās par mūsu Latvijas neatkarību, par mūsu brīvību. Viņi izveidoja mūsu valsti. Šīs sajūtas stiprina arī mūsu tradīciju 18. novembrī godināt mūsu īpašos cilvēkus, pasniedzot tiem godraksts un pasakot paldies labākajiem uzņēmējiem. Tas viss, ko mēs redzam un jūtam, tas viss ir mūsu valsts, mūsu pilsētas, mūsu mājas, mūsu ģimenes. Tas viss ir mūsu rokām pašu radīts. Un tieši tāpēc tas viss ir tik svarīgs un tuvs mums. Un tieši tāpēc mēs ikdienu to visu tik ļoti, ļoti mīlam un sargājam. Es vēlos pateikt jums ikvienam lielu paldies par tiem darbiem, ko jūs darat ikdienu, par tām labajām domām, kuras jūs domājat un ar kurām jūs dalties. Pateikt paldies par to piemēru, par to iedvesmu, ko dodat apkārtējiem cilvēkiem. Paldies jums! Es jums gribu novēlēt šodien izbaudīt šo skaisto svinīgo pasākumu, šo skaisto koncertu, un vakarā mājās kopā ar savām ģimenēm godam nosvinēt mūsu mīļās Latvijas dzimšanas dienu. Un mūsu mīļajai Latvijai es vēlu savus mūžu kopā ar stipriem, laimīgiem un smaidīgiem cilvēkiem. Lai Dievs svētī Latviju.
Sirds gaisma rodas tur, kur cilvēki jūt atbildību, bet tajā pašā laikā mīlestību. Kur cilvēks dara vairāk nekā kādam šķiet vajadzīgs. Kur cilvēks dara, jo nespēja nedarīt. Un tieši šo gaismu mēs šovakar cildinām. Nevis skaļu, bet patiesu. Nevis izliktu, bet dziļu. Tādu, kas dzīvo cilvēkā pat tad, kad neviens neskatās. Cienījamie klātesošie, informējam, ka brīdī, kad tiks nosaukts apbalvojuma saņēmēja vārds, lūdzam viņu doties uz skatuves, lai saņemtu apsveikumu un kopā ar vadību uzņemtu svētku foto. Savukārt pārējos klātesošos aicinām sveikt apbalvojuma saņēmējus pasākuma noslēgumā. Katras gaismas sākums ir pavisam mazs, kā dzirksts, kā ideja, kā bērna sapnis, kas klusītēm top par mērķi. Mēs zinām, lai šī gaisma kļūtu spoža, vajag ticību, vajag atbalstu. Un dažreiz vajag arī kādu, kurš pasaka, mēs redzam tavu potenciālu, ej un dari. Lai finansiāli atbalstītu jauniešus un palīdzētu viņiem piepildīt savus sapņus, Saldus novada pašvaldība piešķir stipendiju Medus maize. Tā ir stipendija, kas domāta mūsu talantīgākajiem, centīgākajiem, drosmīgākajiem jauniešiem, lai izglītība nebūtu tikai sapnis, bet iespēja, lai viņu darbs un pūles atmaksājas, lai viņu sirds gaisma varētu spīdēt spožāk. Šodien mēs sveicam 3 jauniešus, kuri ar savām zināšanām, attieksmi un centību ir pierādījuši. Viņi ir gatavi darīt vairāk nekā no viņiem sagaida. Viņi ir tie, kuri tic, ka zināšanas ir durvis uz pasauli, un mēs ticam viņiem. Šodienas Medus maize 3 stipendijātiem. Studentu stipendiju saņem Rīgas Tehniskās universitātes Liepājas filiāles studiju programmas bioloģijas un matemātikas skolotājs, studente Kitija Paulauska. Studentu stipendiju saņem Rīgas Tehniskās universitātes Liepājas filiāles studiju programmas angļu valodas un dizaina tehnoloģiju skolotājs, studente Kintija Kalniņa. Ārstniecības speciālistu stipendiju saņem Rīgas Stradiņu universitātes studiju programmas ģimenes ārsts studente Dace Preisa. Lai katra šī stipendija kļūst par pakāpienu augstāk, par spārniem, kas ceļ, un par atgādinājumu, ka Saldus novads tic saviem jauniešiem.
Lai viņu zināšanu ceļš ir tikpat salds un drosmīgs kā pats nosaukums – medus maize. Ir cilvēki un uzņēmumi, kuri savu novadu atbalsta ne tikai ar darbiem, bet arī ar godprātību un atbildību. Viņu ieguldījums nav tikai skaitļi budžetā. Tā ir iespēja bērniem mācīties, ceļiem, tapt labākiem un kultūrai dzīvot. Ar pateicības sirdī mēs suminām mūsu novada lielākos nodokļu maksātājus Saldus novadā 2024. gadā. Ar sveicieniem no valsts ieņēmuma dienesta lielākie nodokļu maksātāji ir Sijā Vecvagari M. Un es atļaušos pateikt arī, kad arī pagājuši gadu Sijā Vecvagari bija lielākais nodokļu maksātājs, un šogad ir pats lielākais nodokļu maksātājs. Apsveic! Sijā SC grupā. Sijā Pata Saldus. Akciju sabiedrība Pampāļi. Un Sijā Lanos. Katrs no jums dod savu pienesumu, un tikai kopā, jūs zināt, mēs varam celt vietu, kurā dzīvojam. Tā ir mūsu kopīgā gaisma, kas tur novadu un valsti spēcīgu. Šodien, Latvijas 107. dzimšanas dienā, katrs pateicības vārds skanēs īpašāk. Pirms pasniedzam godarakstus, vēlamies aizvest jūs tur, kur šī sirdsgaisma rodas. Uz mirkli iesim viņiem līdzi, pa to pašu ceļu, pa kuru viņi dodas ikdienu. Tur, kur sākas viņu darbs, tur, kur viņa sirdsgaisma sasniedz cilvēkus. Lūdzu, video. Šī dāma vada 2 izglītības iestādes – Kalnsātas un Cieceres pamatskolu. Viņas vadībā tiek īstenotas pirmskolas, vispār izglītojošās un speciālās izglītības programmas, balstoties iekļaujošas izglītības principos, lai katrs bērns mācītos atbilstoši savām spējām un justos droši. Viņa, kā direktore, rūpējas gan par skolēnu vajadzībām, gan pedagogu profesionālo izaugsmi, nodrošinot daudzveidīgas mācību metodes un
atbalstošu vidi. Viņas moto – skola ir vieta, kur mācās ne tikai zināšanas, bet arī dzīvi. Viņa ir iemantojusi cieņu kā godprātīga vadītāja un bijusi arī Saldus novada deputāte 2 sasaukumos. Saldus novada goda rakstu par ilgadīgu un godprātīgu pedagoģisko darbību, veidojot iekļaujošu un atbalstošu vidi mācību iestādēs, saņem Vinete Voverē. Es gribu pateikt lielu paldies par šo pagodinājumu. Protams, ka to nedaru es viena, to dara viss mans kolektīvs, bērni, kurus mēs mācam, un vecāki. Paldies arī pašvaldībai par vienmēr atbalstu un gādīgu roku. Un šodien es gribu pateikt visiem jums lielu paldies par šo skaisto pasākumu, bet, diemžēl, man ir ļoti laimējies. Es esmu uzaicināta 2 pasākumos piedalīties. Vienu es esmu jau apmeklējusi, bet man ir uzaicinājis arī valsts prezidents šodien piedalīties viņa organizētā pasākumā, un tāpēc es jūs atstāšu. Paldies! Novēlot Latvijai stipras ģimenes un laimīgus bērnus un jauku jums Latvijas dzimšanas dienu. Paldies! Jā, nu Vinetai tagad var nest puķis, un, kā jūs redzat, arī valsts prezidents tomēr zina, kam Saldū tiek pasniegti goda raksti. Atgādinu, ka pārējie saņems apsveikums un ziedus pasākumu noslēgumā, bet, ja vēlaties doties prom ātrāk, drīkstat izmantot identisku runu. Turpinām ar video. Šis cilvēks ir spilgta personība, kurš ar savu darbu, attieksmi un pašaizliedzību devis nozīmīgu ieguldījumu Blīdens pagasta attīstībā un iedzīvotāju labklājībā. Viņš vienmēr izcēlies ar augstu atbildības sajūtu, nesavtību un vēlmi palīdzēt līdz cilvēkiem. Savā darbībā viņš apliecina patiesu mīlestību pret dzimto vietu, veicinot tās izaugsmi, kopienas vienotību un vietējo tradīciju saglabāšanu. Ar savu piemēru viņš iedvesmo citus būt aktīviem sabiedrības locekļiem un tiekties uz izcilību ikdienas darbā. Saldus novada godu rakstu par nesautīgu darbu, sabiedrisko aktivitāti un nozīmīgu devumu Blīdens pagasta attīstībā saņem Osvalds Kaļinka. Lūdzu uzmanību nākamajam video. Organizācija, kas dibināta 2011. gadā, ir kļuvusi par sirdsvietu ģimenēm, kurām nepieciešams atbalsts. Tā veido izglītojošus, sporta un veselības pasākumus, sadarbojas ar pašvaldību, sociālo dienestu un uzņēmējiem,
lai palīdzētu trūcīgām, maznodrošinātām un daudz bērnu ģimenēm, kā arī bērniem ar invaliditāti. Šī komanda īsteno projektus, rīko pārgājienus, nometnes, tematiskās pēcpusdienas un atbalsta nodarbības mammām. Tā gadiem veids brīvprātīgo darbu, Ziemassvētkos gādājot dāvanas slimajiem bērniem un ir kļuvusi par sociālā projekta Paēdušajai Latvijai partneri. Ukrainas ģimenēm šis kolektīvs sniedzis plecu un kopienas sajūtu. Un kā kāda mamma saka, tas, ka kāds pajautā, kā klājas, mums nozīmē ļoti daudz. Saldus novada goda rakstu par pašaizliedzīgu, brīvprātīgu un nesautīgu darbu sociālā sektora aktivitāšu realizēšanā saņem nevalstiskā organizācija Māmiņu klubs Pogas.
Elza Adelīna Sleže, dāmas un kungi. Turpinām ar video. Cilvēks, par kuru runājam, ir kopā ar ģimeni radījis Cieceres ezera kuģīša Zezera projektu, kas Brocēnus un Saldus novadu padarīs par pievilcīgu turismu galamērķi. Zezera piedāvā izklaides braucienus, izglītojošas ekskursijas un pasākums, kas vieno kopienu un stiprina vietējo sabiedrisko dzīvi. Šī persona ar uzņēmību un radošu pieeju attīstījusi arī multifunkcionālo laivu māju un radījusi terases pāra, kas vasarā kļuvusi par iecienītu satikšanās vietu, bet ziemā par kuģīšu māju vietu. Viņš ar savu darbu veicina uzņēmējdarbību un turismu, stiprina novada identitāti un nes Saldus vārdu Latvijā un ārpus tās. Cilvēks ar sirdsdegsmi, kura ieguldījums ir nozīmīgs un ilglaicīgs. Saldus novada goda rakstu par ieguldījumu vietējās kopienas attīstībā, uzņēmējdarbībā un sabiedriskajā dzīvē saņem Vilnis Vecmanis. Jā, paldies par novērtējumu no pašvaldības puses un paldies par ikviena jūsu novērtējumu ikdienā, jo arī ikdienā es dzirdu no jums kā apmeklētājiem, kā braucējiem vai vienkārši garām gājējiem, kuri ir apciemojuši mūsu kafejnicu. Vienkārši paldies mums garšoja, paldies, pie jums bija jauki. Tā kā jebkurš arī jūsu paldies ir līdzvērtīgs šim, ko šodien esam saņēmuši par šo, ko mēs esam paveikuši. Kāpēc es saku mēs, tāpat kā arī pirmīt dzirdējām, aiz manis stāv vesela komanda, neba viens es esmu karotājs. Un aiz manis stāv visa mana ģimene, man ir gan labās rokas, kas ir mans dēls ar draudzeni Anitu un viņas māsu Vinetu, gan kreisās rokas, kas ir mana vecākā meita. Alise arī šeit, viņa šodien un Kārlis. Un, protams, kakls, kas groza manu galvu, to jau arī cilvēki, kas uz kuģīši braukuši zina, un tā ir mana mīļā sieviņa, un kas arī ražo šīs gardās kūkas, ko jūs esat noteikti liela daļa baudījuši. Paldies jums šodien par šo novērtējumu, paldies pašvaldībai, paldies mūsu vietējai domai par visu pretīm nākšanu un atbalstīšanu ikdienā. Tiksimies nākamā sezonā. Paldies! Pieminēju kaklu. Es atcerējos, man jāpadalās, es pagājušajā nedēļā dzirdēju sievišķīgāko argumentu, kādu jebkad biju dzirdējis. Runāju ar vienu kolēģi, un es viņai saku, es ar tevi nestrīdos. Viņa saka, es arī ar tevi nestrīdos, es vienkārši to pasaku, kā ir. Man ne? Paldies jums, dāmi. Jūs vienmēr zināt labāk. Lūdzu, video. Šis uzņēmums ir uz sadarbību vērsts ģimenes saimniecības modelis, dibināts 1996. gadā, kas nodarbojas ar piena lopkopību un nodarbina vietējos iedzīvotājus gan pastāvīgā, gan sezonas darbā. Tas ir aktīvs Ezeres pagasta dzīvē, sniedzot finansiālu un tehnisku atbalstu pagasta pasākumiem, sporta aktivitātēm un kapu sakopšanai. Šī saimniecība nesautīgi palīdz arī pamatskolai, nodrošinot visu nepieciešamo tehnisko atbalstu. Tā ir ģimene, kas ar darbu un attieksmi stiprina vietējo kopienu un ir nozīmīgs balsts Ezeres pagastam. Saldus novada goda rakstu par nesautīgu darbu un ieguldījumu vietējās kopienas atbalstam saņem Sijā Griezes dzintari.
Es gribu pateikt paldies saviem brāļiem un māsām, ar ko mēs kopā vairāk kā 30 gadus saimniekojam. Un mēs neesam mazi, mēs esam 7. Un tas ir īpaši. Paldies! Daudz laimes Latviju! Novēlam Latvijai stiprus, godīgus, sirsnīgus, labestīgus cilvēkus. Paldies! Turpinām ar video. Šī speciāliste ir Saldus medicīnas centra vecākā medmāsa, šeit strādājot jau kopš 1994. gada. Viņa bijusi injekciju māsa, operācijas bloku vecākā medmāsa, ārsta palīgs un ģimenes ārsts medmāsa. Kopš 2019. gada viņa organizē vidējā medicīnas personāla darbu, mājas aprūpi un nodrošina medicīnisko dokumentu kvalitāti. Viņa ir sabiedriski aktīvs cilvēks, un tieši viņas iniciatīvā tika izveidot papildus Covid testēšanas vieta. Un jau 2. gadu viņu vada praktiskās nodarbības Saldus vidusskolas skolāniem, kuri savu nākotni vēlas saistīt ar medicīnu. Viņa ir 3 dēlu mamma un īsts Saldus medicīnas balsts. Saldus novada goda rakstu par ilgadīgu nozīmīgu ieguldījumu Saldus novada iedzīvotāju veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanā, pilnveidē un attīstībā, veicinot Saldus medicīnas centra darbības virzienu paplašināšanu, saņem Daiga Griņšpona. Saka, ka viens nav karotājs, tad medicīnā nepavisam viens neko nevar paveikt. Tā kā liels paldies maniem kolēģiem visu šo diezgan garo gadu laikā. Paldies maniem vecākiem par darbu tikumu un manai ģimenei par pacietību un bieži vien iztikšanu bez mammiņas un bez sievas mājās. Paldies! Lūdzu video. Šovakar godinām kungu, kurš ar savu uzņēmību un redzējumu radījis daudzas darba vietas Saldus novadā. Viņa vadītais uzņēmums ir startautisks un cienīts gan Latvijā, gan ārpus tās. Darbinieki novērtē viņu kā uzticamu un godīgu darba devēju. Uzņēmumā strādā cilvēki, kuri tur aizvada daudzas savas dzīves desmitgades, jo jūtas novērtēti. Viņš ir uzņēmējs ar lielu sociālo atbildību, kas regulāri sniedz atbalstu vietējai kopienai, pasākumiem un iniciatīvām. Cilvēks, kura darbs stiprina Saldus novadu un iedvesmo citus, ar piemēru, ar vērtībām un ar savu stingro mugurkaulu. Saldus novada goda rakstu par nozīmīgu un ilgtspējīgu ieguldījumu Saldus novada saimnieciskajā un sabiedriskajā dzīvē, kā arī pienesumu novada attīstībā saņem Māris Meirupskis. Un tomēr ir viena ļoti būtiska lieta vēl. Es tomēr gribētu akcentēt, kad Meirupskis kungam vārds ir Māris. Lūdzu, video. Šis uzņēmums vienmēr atsaucīgi atbalstīja Saldus novada iedzīvotājus, pašvaldību, izglītības iestādes un dažādas organizācijas, uzņemot savā ražotnē, rādot ražošanas procesus un sniedzot finansiālu un materiālu palīdzību.
Īpaši izceļams uzņēmumu vadītājs, kuru ieguldījums saldus un brocēnu attīstībā ir būtisks. No darba vietu radīšanas līdz ilgtermiņa investīcijām, infrastruktūrā un sabiedriskajos projektos. Viņš aktīvi atbalsta jauniešu nodarbinātību, vietējo izglītību un inovācijas uzņēmēju darbībām. Šis cilvēks nav tikai uzņēmējs. Viņš ir kopienas balss, kura darbs un klātbūtne apliecina, ka starptautiska pieredze var kļūt par spēcīgu dzinējspēku Latvijas reģionu attīstībā. Saldus novada goda rakstu par sociāli atbildīgu uzņēmēju darbību, atbalstot vietējo kopienu, saņem Od Erik Maroē. Dear Saldus and dear Latvians, congratulations on your National Day. It's a great honor to be here today and to receive this prize. I'm receiving it not as a person, but on behalf of our company, SIA Carlsberg. And I'd like to share that honor with our CEO, Ms. Daiva Stone-Kasakevich, who probably owns the prize more than I do. So thank you much for your contribution, Daiva. So being established in Saldus has been fantastic for our company, and we're so grateful for the Saldus government for all the work you've done for us, and we appreciate your support always. Thank you very much. Īsais tulkojums, paldies jums, Saldus ir super! Lūdzu, nākamo video. Dāma, kura savu dzīvi veltījusi sportam un jaunatnes izaugsmei. Viņa strādājusi kā instruktore biedrībā Vārpa, trenere un metodiķe Saldus sporta skolā, skolotāja Saldus 2. vidusskolā un pasniedzēja Saldus lauksaimniecības tehnikumā. Viņa bijusi arī Latvijas Vieglatlētikas savienības jaunatnes izlases vecākā trenere, sporta biedrības Liesma valdes priekšsēdētājas vietniece un jaunatnes komisijas vadītāja. Viņas audzēkņi guvuši godalgotas vietas Latvijas, Baltijas un Eiropas līmeņa sacensībās un pat piedalījušies olimpiskajās spēlēs. Viņa ir spēlējusi basketbolu un volejbolu un joprojām ir aktīva orientēšanās sportā, kur sacensības ir viņas ikdiena. Saldus novada goda rakstu par ilgadēju darbu Saldus novada sporta skolā un nozīmīgu ieguldījumu Saldus vieglatlētu attīstībā saņem Daila Mankusa. Atļausiet man tomēr pāris ekstra vārdus vēl pateikt par Dailīnu, jo viņa ir bijusi mani kolēģi, viņa ir bijusi mani priekšniece, viņa man ir rājusi, bet viņa man ir izaudzinājusi. Un es gribētu teikt, ka Daila tiešām ir cilvēks leģenda vieglatlētikā. To, ko viņa ir izdarījusi, visticamāk nav iespējams arī aprakstīt grāmatās. Un tāpēc tiešām es no sirds zemu noliec galvu Dailas priekšā. Paldies tev, Daila!
Daila runās! Labdien! Manas dzimtās pilsētas un novada ļaudis. Garajos darba gados te visādi gājas. Nu gluži kā dziesmā. Reizēm ir raudāts, reizēm ir smiets, ir strādāts, ir dziedāts, ir kalnos kāpts, pēc kaut kā skaista un dižena slāpts. Un tā reiz pa reizei, pa reizītei vien, un tā visu dzīvi, ikdien. Bet cilvēkam jau nevajag, lai komēta nokrist pie viņa kājām. Pietiek ar sulīgu ābolu, ar draugu smaidu, ar siltu saules staru vēlā rudens pēcpusdienā, ar to, ka dari to, ko vari izdarīt vislabāk, ka kādam tas ir vajadzīgs, ka kāds to novērtē un ka dzīvo priekš tiem, kam tu esi vajadzīgs. Vissirsnīgākais paldies visiem, kas šajos garajos gados bijuši kopā ar mani, maniem tuviniekiem, draugiem, kolēģiem, audzēkņiem. Vissirsnīgākais paldies visiem. Paldies! Mēs reti pamanām sirds gaismu ikdienā. Mēs skrienam garām steigā, rūpēs, savos darbos, bet šodien mēs apstājamies. Un, kad mēs apstājamies, mēs pēkšņi ieraugām, ka novads nav tikai ēkas vai ielas, novads ir cilvēku sirdis, kas turpina degt arī tad, kad neviena gaisma nav iedegta. Un ir cilvēki, kuri dzied. Un ir cilvēki, kur dzied tāpēc, ka viņa dvēseli dzied. Mūsu šodienas solista ir tieši tāda. Viņa dungo ejot, dungo darbojoties, dungo kopā ar saviem bērniem, jo viņas dzīve pati skan kā mūzika. Kad viņa dzied, gavilē arī viņas dvēsele, un šodien tā gavilēs mums. Un kopā ar dziedātāju un aktrisi būs kontrabasists, kurš ceļu mērojas no violas līdz kontrabasam, no Nīgrandes skolas līdz Liepājas simfoniskajam orķestrim. Jūsu novadnieks Raitis Eleris. Kā arī Liepājas teātra muzikālais vadītājs, cilvēks, kurš vienā akordā spēja radīt veselu pasauli, pianists Normunds Kalniņš. Sagaidiet mana brīnišķīgā kolēģe, soliste Everita Piata. Esiet sveicināti svētkos. Šajā brīnišķīgajā novembra pēcpusdienā sniegs, saulīte spīd vienkārši fantastiski. Tieši tik brīnišķīgi, lai svinētu. Svinētu kopā būšanu, svinētu jūsu goda svētkus, svinētu visas Latvijas svētkus un svinētu tos mūzikā, muzikālā gaisotnē, kopā ar Normundu Kalniņu, Raiti Eleri un mani Everita Piatu Gertneri. Nāk rudens apgleznot Latviju, bet nepūlies, necenties tā. Man viņa ir viskaistākā, tik un tā. Nāk rudens apgleznot Latviju, bet nepūlies, necenties tā. Man viņa ir viskaistākā, tik un tā. Mazliet par lielu, lai sasildot, savu lakatu dotu. Par lielu, lai paņemtu klēpī un apmīļotu. Mazliet par mazu, lai palaistu vienu pasaules plašajos ceļos. Par mazu, lai
par lielu, lai sasildot, savu lakatu dotu, par lielu, lai paņemtu klēpī un apmīļotu, mazliet par mazu, lai palaistu vienu pasaules plašajos ceļos, par mazu, lai laistu vienu es līdzi ceļos. Nāk rudens izgreznot Latviju, bet nepūlies necenties tā. Mums viņa ir viskaistākā, tik un tā. Nāk rudens izgreznot Latviju, bet nepūlies necenties tā. Mums viņa ir viskaistākā, tik un tā. Paldies! Šodien Latvijas dzimšanas dienā mēs runāsim par mīlestību, bet ne tikai par to, kas starp diviem cilvēkiem, bet arī par to mīlestību, kas dzīvo starp mums un šo zemi, kurā dzīvojam. Par to mīlestību, kura dzīvo starp vārdiem mūsu valodā. Par to mīlestību, kura dzimst tepat mājās. Par mīlestību. Nepalikt vienai tumsā, avotā plaukstas mērkt, tik daudzi grib, tik daudzi lūdz, dzīvīte saldi sāpot, kavējies brīdi vēl, tik daudzi grib, tik daudzi lūdz. Noziet zvaigznes debesīs, sakrīt zvaigznes savotā, krītot zvaigznes spožāk deg, karstāk deg, spožāk deg pirms ziest, jaunas zvaigznes debesīs, sakrīt atkal avotām, saldi sāpot dzīverit, dzīverit. Rudenī skūpsti mani, putenī paliec vēl, tik daudzi grib, tik daudzi lūdz. Zilīte manā logā, priecīgu vēsti nes, tik daudzi grib, tik daudzi lūdz. Noziet zvaigznes debesīs, sakrīt zvaigznes savotā, krītot zvaigznes spožāk deg, karstāk deg, spožāk deg pirms ziest, jaunas zvaigznes debesīs, sakrīt atkal avotām, saldi sāpot dzīverit, 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 dzīverit. Un mana dzīve rīt, tāpat kā tava rīt, un mana dzīve rīt, tāpat kā vasaras miets, tāpat kā vasaras miets.
Katrs ilgojas mīlēt un būt mīlēts. Mīlestība iedvesmo, radīt brīnišķīgus mākslas darbus, dzejā, glezniecībā, mūzikā. Mīlestībā es atveros otram un tādā veidā kļūst ievainojams. Bez šīs atvērtības mīlestība nebūtu iespējama. Un šodien mēs jums tādi atklāti mūzikas ritmā atzīsimies mīlestībā mūzikai, mūsu pašmāju latviešu mūzikai. Zeltaini stari slīd, aiz tālā kalna saules spīd, un zeme lūdz, lai saule neaiziet, lai saule neaiziet, lai viņa nenoriet, aiz kalna tālumā, aiz kalna tālumā. Balti kā ievu ziedi, melni lauka akmeņi zied, un zemes klusumā tie bedre dzied, un cilvēks roku nerok, un cilvēks neatrod, jo cilvēks lauka akmeņu ziedus nesaprot. Ja tu mūs nozagsi un vienaldzība vadāsi, mēs sadegsim, bet saulē aiziesim. Tavs tukšais lauks vēl tukšāks nekā agrāk būs, un tad tu saugsi mūs, un tad tu saugsi mūs, un tad tu saugsi mūs, un tad tu saugsi mūs. Paldies. Es paņemšu tevi līdzi uz dārzu, kur apstājies laiks, kur smaržas starp dīvainiem ziediem vies, bet neizplatās. Ar sīciņiem izplatnīšiem te nolaižas lietus lāses. Laiks ir tai garajā zālē, laiks ir tai vādzemes eglē un citur, ko nevaru teikt. Ar sīciņiem izplatnīšiem te nolaižas lietus lāses. Te labi var izdzīvoties zem pulksteņēdājiem augiem. Kamēr vien akmens, kamēr vien akmens, kamēr vien akmens augs. Tu būsi, tu būsi, tu būsi mans draugs. Kamēr vien akmens, kamēr vien akmens, kamēr
Es zinu, ka šogad mēs jaunu Indiju neatklāsim. Dzērves lido uz vienu pusi, un tāpēc veidojas kāsis. Es zinu, ka pelēks ir pelēks, es zinu, ka balts ir balts, es zinu, ka Latvijā rudens ir lietains, bet pavasars salds. Dzērves lido uz vienu pusi, un tāpēc veidojas kāši. Bet kāpēc tā nelidojam mēs paši? Mēs paši. Mēs paši. Tu biji kails un vēju aplausts koks. Es lapots vītenis ar ziliem ziedu zvaniem. Pie stumbra rētainā, kas smalkām stīgām plok. Nu pilni tavi zari ziediem maniem. Nu dūc ap tevi atkal bišu spiec, un putni liksto zaļu lapu ēnā. Tu stāvu raženo pār upes celmi liec, un spoguļojies dziļi vilnīrēnā. Tev liekas, kā tu salapojies pats, tu gribi izrauties no manu stīgu skavām. Drevs sāpēs vītenis un zila zieda acs, lej asaras pār zaru rokām tavām. Un zila zieda acs, lej asaras pār zaru rokām tavām. Bet ciešāk vēl pieraupjās stumbra plok, vēl maigāk zvana visiem ziedu zvaniem. Es aiziet nevaru no tevis, sausais koks, lai kails tu nepaliec bez lapu lokiem maniem. Arī turpinājumā Raimonda Paula kompozīcija. Maestro ir maestro. Es domāju, ka katram ir vismaz viena mīļākā dziesma no maestro. Un nākamā ir Normuda Kalniņa, viena no mīļākajām dziesmām no maestro. Es varu jūs tik mīlēt, šai mūžā vai vakarā, bet liktenis jau mani zīlē un neteic ne jā,
nē, nē. Likteni, likteni, pažēlo, nerunā. Pažēlo, pažēlo, un pēc tam norauj masku. Seja tu vaska balā, šai karnevalā. Teic, vai tu seja esi, vai masku nesi? Pažēlo, pažēlo, nerunā, nerunā. Pulkstens 12, opusnakts stundas spožā. Seja tu vaska balā, šai karnevalā. Teic, vai tu seja esi, vai masku nesi? Seja tu vaska balā, šai karnevalā. Teic, vai tu seja esi, vai masku nesi? Paldies. Domāju par Imanta Kalniņa daļradi, var teikt ko līdzīgu. Es domāju, ka gandrīz katram ir vismaz viena mīļākā dziesma no Imanta Kalniņa daļradas, un turpinājumā viena no manām mīļākajām. Rasa, mana sidraba rasa, tā kā lietus novīzēja, tā kā lietus nozīmēja, raidi, raidaidā. Es izbrīdu dziļu sāli, zirneklīti meklēdama, zirneklīti skatīdama. Raidi, raidaidā. Neverp, neverp, zirneklītī, pilnas malas, smalku tīklu, pilnas malas, smalku slazdu, raidi, raidaidā. Es palūdzu zirneklīti, lai aizdeva zīda tīklu, ar ko rasu sagūstīti, raidi, raidaidā. Zirneklīti zīda tīklu, man par velti viss nedēva, tīklā mani vilināja, raidi, raidaidā. Man tagad ir smalki
tava sidraba rasa, kas guļ tīklā sagūstītā. Raidi, raidaidā. Es domāju, ka mēs katrs sapņojam būt labākā sevis versija. Citi sapņo par lieliem panākumiem karjerā, citi par Džeinas Fondas apkārtmēriem, citi saka, nav labi pārāk aizrauties sapņiem un aizmirst realitāti, citi saka, sapņot ir skaisti, sapņot nav muļķības, sapnis ir solis uz priekšu. Un droši vien viss skaistāk ir sapņot un būt pašam. Pasapņosim kopā. Ūdens ienests un ienesta malkā, un tagad var pasapņot par romāniem, lietām, smalkām, par to, ko nav piedzīvodots, par ballēm, par drānām spožām, lepniem auto un cerībām tām, kas aizvējo, 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 neatstājot nekā. Es neesmu Džeina Fonda, mans mīļais Alain Delon. Nav Parīze, Roma, Londonā, manas mājas vien māla klons. Tur ciemā, kur iekurtas krāsnīs, ēnu teātri spēlē. Es neesmu Džeina Fonda, mans mīļais Alain Delon. Sivēns aizgaldā vistas un pīles, un bulli drīz kausim nost. Ak, Dievs, ak, lielā mīlā, kur viss, ko nav piedzīvodots. Ak, balles, ak, zīda kleitās, meitiņ turies un uzdziedītā. Viss aizvējo, 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 neatstājot nekā. Es neesmu Džeina Fonda, mans mīļais Alain Delon. Nav Parīze, Roma, Londonā, manas mājas vien māla klons. Tur ciemā, kur iekurtas krāsnīs, ēnu teātri spēlē. Es neesmu Džeina Fonda, mans mīļais Alain Delon. Esmu Džeina Fonda, mans mīļais Alain Delon. Nav Parīze, Roma, Londonā, manas mājas vien māla klons. Tur ciemā, kur iekurtas krāsnīs, ēnu teātri spēlē. Es neesmu Džeina Fonda, mans mīļais Alain Delon. Mīļais Alain Delon. Paldies! Turpinājumā viena no skaistākajām latviešu mīlas balādēm.
Aizved mani uz slīteres iliem, kad tur silā pūrene zied. Man tik bieži šai dzīvē ir vīlies, gribas kaut ko no tīra mazliet. Aizved mani, es lūdzos un prasu, bet tu brīnies un bija arī rauds. Es tev liekos kā meitene mazā, kurai aplam daudz vaļas ļauds. Aizved mani uz Moricas salu, kad tur rozoliem lapas sāk plaukt. Man tik bieži šai dzīvē ir salis, gribas sauli par māsu reiz saukt. Aizved mani, es lūdzos un prasu, bet tu brīnies un bija arī rauds. Es tev liekos kā meitene mazā, kurai aplam daudz vaļas ļauds. Aizved mani, es lūdzos un prasu, bet tu brīnies un bija arī rauds. Es tev liekos kā meitene mazā, kurai aplam daudz vaļas ļauds. Aizved mani no draugiem, no radiem, aizved mani no dienas, no nakts, lai es pabūtu ārpus gadiem, ārpus visa, kas tajos reize rakts. Aizved mani, es lūdzos un prasu, bet tu brīnies un bija arī rauds. Es tev liekos kā meitene mazā, kurai aplam daudz vaļas ļauds. Aizved mani, es lūdzos un prasu, bet tu brīnies un bija arī rauds. Es tev liekos kā meitene mazā, kurai aplam daudz vaļas ļauds. Paldies! Turpinājumā dziesma, kas man personīgi īpaša, jo man viņa asociējas ar manu pašu pirmo uzstāšanos uz lielās skatuves. Bet šodien es to veltu jums kā atgādinājumu par ticību sapņiem, par pirmajiem soļiem, par ticību rītdienai. Gribu zināt, ko tu šonaktī dari. Stiepju roku, bet tavi pirksti mani neaizskar. Mājās viena pati mīt, un asaras man krīt. Šodien saule man nespīd, varbūt rīt. Skatos apkārt un redzu, kur tu esi bijis. Zinu, ka šīs ievainojums nesadzīs. Kur tu paliki, kāpēc tu aizgāji? Kad tu atnāksi, varbūt rīt. Dzirdēju, kā tu teici, ka atgriezīsies rīt, bet
bet laiku nepateici, kad lai tevi sagaidu, kā es gribētu ar tevi atkal kopā būt, jo bez tevis dzīvot nespēju. Nevar zināt, cik grūti man tagad ies. Ļoti ceru, ka šīs sāpes man drīz pāries. Nāc atpakaļ tūlīt, vairs nespēj sagaidīt, ka tevi varēšu saskatīt, varbūt rīt. Dzirdēju, kā tu teici, ka atgriezīsies rīt, bet laiku nepateici, kad lai tevi sagaidu, kā es gribētu ar tevi atkal kopā būt, jo bez tevis dzīvot nespēju. Nāc atpakaļ tūlīt, vairs nespēj sagaidīt, ka tevi varēšu saskatīt, varbūt rīt. Nāc atpakaļ tūlīt, vairs nespēj sagaidīt, ka tevi varēšu saskatīt, varbūt rīt. Paldies! Virs galvas mūžīgs piena ceļš un mūžīgs ceļš zem kājām. Tas ved uz zemi laimīgo un izrādās uz mājām, kur zaļā zāle tumšā nakts, kur miglā roka maigā, kur laimes bērnus meklējot, ikdienas laimes staigā. Virs galvas mūžīgs piena ceļš un mūžīgs ceļš zem kājām. Tas ved uz zemi laimīgo un izrādās uz mājām.
Paldies. Nākamā dziesma par neatlaidīgu, nenogurstošu mērķtiecību, kas man pašai spēka izsīkuma brīžos palīdz atcerēties, ka šķēršļi un klupieni nav beigas vai zaudējums, bet pieredzes pakāpiens uz mērķtiecīgu augšupēju. Novēlu jums līdzīgi kā dziesmā rosina, nospraust mērķi un nepadoties. Ja man nav lidot spēka skrienu, tad skrienu, tad skrienu, tad skrienu, ko var. Ja man nav paskriet spēka eju, tad eju, tad eju, tad eju, ko var. Ja man nav paiet spēka rāpjos, tad rāpjos, 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 ko var. Ja man nav rāpties spēka stāvu, tad stāvu, tad stāvu, tad stāvu, kā stāvs. Es nācu pasauli mainīt, es nācu uzvarēt dzīvi, es nācu mūžīgi smaidīt, tik smaidīt, tik smaidīt, bet neiet man. Grib mani pasaulē mainīt, grib mani uzvarēt dzīvi, jo nevar mūžīgi smaidīt, tik smaidīt, bet pagaidiet. Jo kamēr spēju stāvēt mācos, es rāpot, ko var. Jo kamēr spēju rāpot mācos, es staigāt, ko var. Un ja jau spēju staigāt mācos, es paskriet, ko var. Un ja jau spēju paskriet mācos, lidot vēl ar. Es nācu pasauli mainīt, es nācu uzvarēt dzīvi, es nācu mūžīgi smaidīt, tik smaidīt, bet neiet man. Grib mani pasaulē mainīt, grib mani uzvarēt dzīvi, jo nevar mūžīgi smaidīt, tik smaidīt, bet pagaidiet. Pasauli mainīt, es nācu uzvarēt dzīvi, es nācu mūžīgi smaidīt, tik smaidīt, bet neiet man. Grib mani pasaulē mainīt, grib mani uzvarēt dzīvi, jo nevar mūžīgi smaidīt, tik smaidīt, bet pagaidīt. Es nācu pasauli mainīt, es nācu uzvarēt dzīvi, es nācu mūžīgi smaidīt, tik smaidīt, bet neiet man. Grib mani pasaulē mainīt, grib mani uzvarēt dzīvi, jo nevar mūžīgi smaidīt, tik smaidīt, bet pagaidiet. Paldies! Jā, turpinājumā speciāls sveiciens jums, un kā izrādās, viena no Raiša mīļākajām dziesmām. Rudenī viņa
kā rupmaize, siltiem gabaliem laužamā, ziemā kabatā sildītu. Es viņu burkānu graužu. Vasara bērniem galviņas, viņa tik blīvi pieglāsta, ka atnākdam gaidīšana kļūst tik pavasara viegla. Sauli, ko vienreiz var iegūt, sauli, ko nevar vairs zaudēt, sauli, ko vienreiz var iegūt, sauli, ko nevar vairs zaudēt. Kokiem austošu, visur līdzi tā bijusi, mana zelta kontrabanda, mana kabatas baterija, sauli, ko vienreiz var zaudēt, saule, ko nevar vairs iegūt, saule, ko vienreiz var zaudēt, saule, ko nevar vairs iegūt. Paldies! Pateicamies par jūsu uzticību. Muzikāli izrotāt jūsu svētku vakaru. Dienu. Pasauli ir pilna ar krāsām, iespējām un neizmērojamu, droši, neizmērojamu daudzveidību. Lai jums vērīgas acis saredzēt to, drosme izmantot to un siltas sirdis, lai sasildītu to. Tāpat kā tu, es mīlu svētdienas rītus, tāpat kā tu.
Tāpat kā tu no rītiem saku labrīt, un redzot, kā zvaigzne krīt, un redzot, kā zvaigzne krīt, ceru vēlēšanos izprasīt. Tikai silta sirds pacels debesīs, tikai silta sirds augstu sasildīs, tikai silta sirds pacels debesīs, tikai silta sirds augstu sasildīs. Tāpat kā tu ceru būt uzklausīts, tāpat kā tu meklēji, kur laime mīt, un redzot, kā zvaigzne krīt, ceru vēlēšanos izprasīt. Tikai silta sirds pacels debesīs, tikai silta sirds augstu sasildīs, tikai silta sirds pacels debesīs, tikai silta sirds augstu sasildīs. Mēnesis pilnā plaukumā, Tāpat kā tu, dzīve visā krāšņumā, tāpat kā tu, saule dalās siltumā, tāpat kā tu, bet Dieviņš jaunā brīnumā, tāpat kā tu, sapņi smaida pretī man, tāpat kā tu, tie soļo pretī labrītam, tāpat kā tu, dziesmai līdzi veiksmes skan, tāpat kā tu, tāpat kā tev, tāpat arī man. tāpat kā tev, tāpat kā man. Tikai silta sirds pacels debesīs, tikai silta sirds augstu sasildīs, tikai silta sirds pacels debesīs, tikai silta sirds augstu sasildīs. Tikai silta sirds pacels debesīs, tikai silta sirds augstu sasildīs. Tikai silta sirds pacels debesīs, tikai silta sirds augstu sasildīs. Paldies! Normunds Kalniņš, Raitis Eleris, Everita Pjata Gertnere. Paldies! Paldies! Vajadzētu visiem kopā pieejam pie Raitis. Viss labi? Super! Es taču teicu, Saldus ir super. Tā ir. Jūs saprotat, ka šodien mēs godinājām ne tikai Saldus novada cilvēkus un baudījām koncertu, bet arī turpinājām stāstu, ko mūsu senči veidoja ar savu darbu un mīlestību pret šo zemi. Viņi mums atstāja ticību Latvijai, un šodien, būdami kopā, mēs šo ticību nostiprinājām. Šodien Latvija svin savu 107. dzimšanas dienu. Dienu, kas atgādina, ka šī zeme ir mūsu rokās un darbos. Lai katrs šodien aiziet mājās ar siltumu un gaismu, ko radījām šeit kopā, un nes to tālāk savai kopienai un visai Latvijai.
Pasākuma noslēgumā mēs aicinām visus godarakstu saņēmējus pulcēties kopīgam foto, lai saglabātu atmiņā šīs dienas sirds gaismu vienā mirklī. Savukārt pārējie viesi, tas būs īstais brīdis, kad pēc foto jūs varēsiet viņus sveikt un teikt siltus vārdus un gaišas domas vēlēt. Lai dzīvo Latvija, mūsu mājas, mūsu spēks, mūsu nākotne. Paldies jums! Godarakstu saņēmēji, lūdzu šeit priekšā.